Un kas ir rezultātā tās sajūtas? Nekādas nožēlas. Nekādas sajūtas. Atkal būs strīds mājā, atkal būs. Gandarījums par taisnības uzvaru. Gandarījums par taisnību. Taisnības uzvaru. Taisnības uzvaru. Rezultāts parasti, ka sieva pieliek to brauktā. Nē, tā var būt. Visā var būt. Okay, tie rezultāti. Bet būtībā tā ideja ir pašiem pavērot, tad, kad jūs atlieciet kaut kādas lietas, kas ir tās domas, kas ir tās prioritātes, pie kurām jūs atlieciet, kas viņus ir lieli projekti, vai kaut kādas vēstules, vai kaut kādi rēķini, kas jāmaksā, vai kaut kādas sarunas. Kas ir tās lietas? Kas ir domas un sajūtas tajā brīdī, kad tas jādara? Kas ir tās domas un sajūtas, kas nāk prātā? Kas ir tas attaisnojums, ko jūs atrodat, lai to nedarītu? Kas ir tas risinājums tā vietā, ko jūs darat tā vietā? Un kas ir tās domas un sajūtas pēc tam? Ko tas dod? Tas dod tādu sapratni un analīzi un izvērtējumu, kas ir tās situācijas, kad jūs par vilcinu. Ja es bieži prasīšu, īsti, teiksim, konkrēti būs grūti atbildēt, un mums vajag kaut kāda analīze, mums vajag kaut kāda sapratni, kur tad ir tie situācijas, un tad es varu sākt analizēt. Ja, tad es varu sākt domāt, kā ar to darboties. Kamēr šis nav, nevar iet tālāk. Tas tāds mājasdarbs, kurš grib vairāk pie tā piedomāt, lai nākamā reizē, kad jūs kaut ko atliksiet, vai jūs saprotat, es tagad atlieku, tad jūs varat padomāt. Ja? Kas ir tajā iekšā? Kas tajā ir? Kas tad tas? Man sajūta, ka šitā reālā dzīves situācijā šito ļoti grūti piespies sev objektīvi vērtīt. Es tomēr uzrakstīju, kā ārā ir labs laiks, bet bija kaut kas svarīgāk vai jādara. Bija kaut kas svarīgāks, bet tad ir te risinājums, ko tu darīji, kas bija tas svarīgais? Aizgāja kafiju iedzert? Nē. Ar bērnu futbolu spēlē. Jā, tas ir svarīgi. Pēmēties tā, jā. Tas vilcināšanās saraksts, tas jau otrais solis, tas ir pirmo saraksts, nekad tālāk par to hamdēļ trešdienu vai ceturtdienu neesmu ticis. Es esmu taisījis, kaut kur pazūd tas trešdienu vai ceturtdienu, sakrējās tie ugunsgāji. Tas tik daudz, ka nevar vēl līdz tam. Nē, ikdienu nav pat laiks rakstīt. Bet viņi pa blokiem, ne katru minūti, bet pa blokiem, 10 minūtes tam, 15 minūtes tam. Es iedošu vienu instrumentu, ar ko jūs varēsiet paspēlēties, tas uz beigām. Varbūt mazliet savādāk pastīties uz plānošanu un pastīties, varbūt savādāk kā to darboties, kas arī ir grāmatā. Jā, jūs varat trīs daudz reizes atkārtot lietojot jūsu glābšanas tīklu, lai strādāt pie jaunas veiksmes. Neviena grāmata nevar jūs iemācīt pašvērtējumu. Tā var tikai parādīt, kā rīkoties, it kā jums jau tas būtu. Kļūstot daudz efektīvāks darba paradumu kontrolē un nodrošinot savu brīvo atpūtas laiku, jūs pacelsiet savu pašapziņu. Jo kas notiek? Ļoti bieži, ja mēs esam tik ļoti visā tajā iekšā, un kā teicu, kungs, tik daudz darba, ka pīkdienā laika rakstīt, iespējams, mēs arī nevēltam laika tam, ko mēs sakam brīvai atpūtu, ja ko sakam. Ja, mēs nav tam laika, tāpēc, kad ir darba, un ārpus darba atkal citi darbi, un mums nav, mēs neieplānojam to. Protams, ir svarīgi pozitīvu valodu, citādi mēs nedrīkstam uz to pašvērtību, un grāmatā runā par to pozitīvās valodas pielietošanu. Tad kā runāt ar sevi? Protams, kāds teiks, kā runāt ar sevi? Es esam runājis, es citiem runāju, es esam nerunāju, kurš runāju ar sevi? Bet būtībā mēs visi kaut kad, pats domāju sevi, pašvērtību sevi. Daudz gan man vienmēr saka, kādreiz ir būtu cilvēki var parunāt, tas ir sevi. Tad valoda. Ir svarīgi fokusēties uz valodu, jo tā attaino attieksmi pārliecības, kas nosaka, kā jūs rīkoties un jūtat. Un pēc cilvēku valodas jūs uzreiz jūtat, kur tad viņš ir. Vai viņš ir starp tiem, kas vilcināsies, vai viņš ir starp tiem, kas ies un darīs.
Un tas uzspiešanas vēstījums rada nemieru un negatīvas sekas. Kas ir uzspiešanas vēstījums? Tas ir tev jādara. Tev rīt jānodod. Un tu nedrīkst slinkot. Ja? Un tālāk. Un tie visi vēstījumi tad uzspiežot, viņš rada negatīvas sekas, viņš atkal mūs sasaista, mums dzūd kreativitāti, mēs esam tajā iekšā, mēs neredzam visu bildi. Tad ir tāds, man vajag. Nu, man vajag darīt to, man vajag izdarīt to, man vajag, ne, man vajag iet tur. Un tas rada stresu, tas man vajag. Jo tas nav es gribu, bet man ir vajag. Un kā autors raksta, tas prātam vienlaicīgi ir jārisina divas konfliktējošas situācijas. Ja? Viena ir tāda, kad jānodrošina enerģiju tam uzdevumam, ko mēs gribam sasniegt, un kādam mērķim. Ja? Un otrs ir, kad jānodrošina kaut kāda enerģija, tā ir sevis, tiem draudiem un tā integritātei un sevis aizstāvēšanai. Un tas rada stresu un depresīvu reakciju, jo mēs nevaram ar abiem tiem vienlaicīgi, jo tas ir vienlaicīgi. Un kas notiek, tas prāts netiek ar to galā. Viņš sasāst. Un ar man vajag apjukumu jūs esat iesprūduši fiziski un emocionāli. Tad, kad cilvēks saka, man vajag to, un bieži tā balsta tādā nolentībā. Ja? Man jādara tas, man vajag to, un tas nav tas, ko es gribu. Viss ir man kāds uzspiež. Ja? Tad mēs iesprūstam. Un mēģināt to caur disciplīnu atrisināt, tas padara lietas tikai sliktāks. Viņš liet uz priekšu. Ja? Jo mēs neredzam to izvēli. Un tas tikai apstiprina tādu disciplīnu, ka tas uzdevums ir briesmīgs, biedējošs un nepatīkams. Tas nav nekas foršs. Tieši tāpatās man vajadzētu salīdzināt ideālo pret to slikto realitāti. Man vajadzētu to un to, bet īstenībā jau tā. Bet dzīve nav ideāla, bet man vajadzētu to, bet īstenībā jau ir tā un tā. Neproduktīvs mērķis salīdzina pabeigto pret sliktu sāku. Tas man vajadzētu, bet es jau nevaru, man jau nesanāks. Jo bieži caur to vajadzētu, nav tā pārliecība, ka es varēšu sasniegt to mērķi, un uzreiz tiek radīts slikts sākums. Nav pārliecības tajā sākumā, ka tas neizdosies. Jums nav, protams, jāgrib paveikt uzdevumu, ne arī jāmīl tas uzdevums vai projekts, kas jums iedots, bet ja jūs dodiet priekšroku tam, to paveikto uzdevumu pret konsekvencēm, pret nepabeigšanu, ja jūs salīdzināt, vai es gribu viņu pabeigt, labāk nekā tad, ja es viņu nepabeigtu, tad jūs varat apņemties to paveikt pilnībā, lai visu sirds būtu tajā iekšā. Tā ir mūsu izvēle. Un ja mēs runājam par to pozitīvo valodu, es varu teikt, es izdarīšu, paveikšu, es būšu, es gatavojos. Un tas, protams, ir attieksmes jautājums uz to paskatīties savādāk. Viens es varu teikt, man vajag, un otrs es varu teikt, vienkārši es izdarīšu. Protams, tas mans vecais stāsts, kad kā cilvēki no rītiem iet uz darbu, Latvijā, ja? Ja mēs pavērojam. Bet tas ir no rītiem vieta vai nodarba vai uzdara. Jā, nē, ir tādi, kas iet tā, un viena grupa teiks, tie no nakts vainas nāk mājās. Tie nāk mājās. Tad mēs varam teikt, viņiem vajag iet uz darbu. Viņi iet ar apziņu, man vajag iet uz darbu. Ja mēs viņiem teiktu, tev ir izvēle, tev ir nauda, tev ir viss, vai tu ies uz darbu, lielu darbu teikt, nē. Tad viņi teikt, es gribu darīt citas lietas. Bet es, protams, nesaku, ka cilvēkiem jāsaka, es izvēlos iet uz darbu, jo kolēģi domās, ka viss nav mājās. Izņemot uzņēmēji, kas kaut ko rada un dibina, vai augsta vadītāji iespējams, bet daudz citi, viņi nesaka, es izvēlos. Bet tikpat labi es varu teikt, ka es iešu uz darbu.
vai es darīšu to, es izdarīšu to. Tā valoda ļoti daudz ietekmē. Un mēs apzināti strādājot pie šīs valodas, vai pavērojot sevi un strādājot pie tās, tas arī maina tos mūsu uzstādījumus. Ļoti spēcīgi. Protams, vēl viens, kas ir sākums, tam ir pateikt nē, par ko rakstu. Ja? Pateikt nē šobrīd, tas nav man svarīgākā prioritāte. Jo bieži, kas ir atkal, kad mēs apkaujamies to visu, tad mēs nezinām, no kur galvu sāk. Un tad, ja mēs nepasakam nē, nu, tad mūs apkrauj vienkārši. Krieviski tās teiciens, ko man to lošanas, ka tur ir ķēni. Nu, tās bija izteiciens. Ir skaidrs, esam, ne? Bet vēl, kas ir 5 negatīvi apgalvojumi un tiem 3 pozitīvie, ar kuriem var strādāt tie, kas vilcinās. Pirmais, man vajag, un es izvēlos, par to mēs runājam. Tad man ir jāpabeidz. Pretī ir, kad es varu sākt. Pilnīgi cits fokus. Viens es varu teikt, man ir jāpabeidz tas tur lielais, un tad ir kas, mūsu uzmanība ir uz to, kurš ir tā, un otrā mājas pusē. Mums ir jāiet atkal tas lielais solis pāri. Vai es varu teikt, kad es varu sākt, un man pietiek varbūt šeit, es esmu, un es varu spērt vienu soli. Man nekur nav jāsaka. Tas ir tik liels, nu, kāds projekts vai uzdevums. Vai arī es varu paveikt vienu mazu soli. Tad nomainās fokus, nomainās uzmanību uz to, ko tad es skatos. Ja es visu laiku turu prātā to lielo, tas man biedē un traucē brīvi darboties. Ja es skatos uz vienu mazu soli, tad tas ir tikai viens mazs solis, un tad ir nākamais mazais solis, un tad ir nākamais. Man ir jābūt perfektam. Es varu būt cilvēcisks. Ko tas nozīmē, ka man pastāv iespēja kļūdīties? Kāds varbūt nebija tik bīstams, tā ir iespēja. Bet ja mēs pastamies uz sevi, kad mums pastāv iespēja kļūdīties, un tas ir normāli, jo mēs esam tikai cilvēki. Ja? Un atzīt to, un pieņemt to. Tas ir liels solis priekš daudz. Jo kas notiek? Tas perfektums bieži ir, ja viņš ir pārāk daudz, es nesaku, ka tas slikti, bet es domāju, tas ir labi, no man veidās devās. Viņš ir pārāk daudz, viņš strādā, traucē, paveikt, tev veiksmīgi to dara, veiksmīgi daudz lietas. Mums kolēģi jau prasa, dod to rezultātu, viņš nē, man tur vēl tas jāpielabo, un tas jāpielabo, un tas jāpielabo, un tas jāpielabo, un es nevaru to. Un kaut vien pārējais saka, mums liekas, ka tev jau viss ir gatavs. Viss ir gatavs. Galvenais, kas nenozīmē, ka rezultāts vienmēr būs perfekts kaut kādā izpratnē. Arī pēc tās, ne? Nē, redzi, tādam galīgam perfekcionismam nekād nebūs. Īstenībā. Jā. Viņš mūžīgi var uzlabot. Tur tā izpratne par to derīgumu, kur ir tas brīdis, kad viņš... Ja. Man nav laika izklaidēt. Man jāstrādā. Man ir jādara, lai nav laiks izklaidēt. Otrā. Jāieplāno laiks strādāšanai. Kam tad? Strādāšanai ir jāieplāno. Jāieplāno laiks strādāt.